Mieža grauda dakterēšana, pirmā recepte. Kā rodās mieža grauds? Iekrīt matiņš acī, tas saberzē. Vēl un vēl. Cilvēkiem, kas ir ļoti jūtīgi. Viņam tur gadās iebirzums, kāds gruzīts, un pēkšņi ir sarkanums, apsārts, sārts ir, un sakās problēma, graušana. Tā ir viena tāda nešķīsta lieta. Bet kā viņu var viegli izārstēt? Tātad pavisam vienkārši, to jau tautas medicīnā, teiksim tā, ka vecākas tantes vai mammītes to zina ļoti labi. Bet jaunajiem šī recepte varbūt, ka noderēs. Tātad es tagad saku, tu paplet to actiņu mazliet platāk, es tā paskatīšos, kas tev tur ir iekšā, un es tādu grozu, tā uz visām pusēm to galvu, un tajā brīdī, kad tas cilvēks ir pilnīgi atbrīvojies, ar sauso spļāvienu, es uzreiz tā saku, tu! Es uzreiz stāvu salecās. Kā salecās, viņš nobīstās, un otrā rītā, pat vakarā, pat nevajag otru rītu, pēc dažām stundām apsārtums pazūd, un acis ir vesela. Tagad gadījums izdzīves. Kādam cilvēkam es stāstu, ka vajag iespļaut acī tad, lai tiktu vaļā no tā mieža grauda, un saka ar sauso spļāvienu. Bet saprotiet, tur tūmā ir kāds cilvēks, kas to nedzird. Un viņš saka, parāda aci, un tas, kā spļauj, tā ar slapjo spļāvienu, tad tānt uzreiz sabīstās, ko tu maz acīs spļauj. Spļaut jau nevajag slapjo, tur būs apvainojums un, kā saka, nervi beigt un kaimiņu kari vaļā. Tikai ar sauso. Tai pašā laikā noder arī tāds kā trieciens, trieciens, tas ir elpas, tāds pūtiens, stiprs pūtiens. Sevišķi var aiziet pie acu ārsta, un lai tur pārbaudot acis, tad jau, teiksim, tas tāds spiediens sajūti trāp ar to acu, un tad ir vesels, tu pat nav jāspļauj. Bet ne jau vienmēr kāds ies pie acu ārsta. To katrs var izdarīt mājas apstākļos. Tātad mājas cietniecība savstarpējos nolūkos uz labām sajūtām.